Velns un mūžas vagars. Kāds mūžas vagars saticis velnu un ar to sarunājies. Velns tam stāstīs visādas gudrības no pasaules lietām. Turpat tuvumā zēns ganīs cūks un pamanīs, ka viena cūka iegājas kartupeļu gabalā. Viņš skrējas to izdzīt arvien saudams. Kaut tevi pats velns parautu. Vagars iegrūdis īkšķi velna sagnos un teica: "Tev soli cūku, bet tu neņem?" Velns atbildēs: "Cūku nevar ņemt, tāpēc, ka gan savus vārdus nerunā no sirds." Pēc sarunām tie abi gājuši uz mūžu un dzirdējuši, ka ceļmalā māte klusa un raudošu bērnu, aizvien saucot: "Neraudi, tev velns paķers." Vagars atkal iegrūdis īkšķi velnam sagnos un teica: "Tev soli bērnu, bet tu atkal viņu neņem?" Velns tam atbildēs: "Bērnus nevar ņemt, tāpēc, ka māte savus vārdus nerunā no sirds." Tie nu abi gājuši pa mūžas tīrumu, kur darbinieki strādājuši. Viens darbinieks vagaru ieraudzēdams iesaucies: "Vagars, atkal klāt uz savu spieķi, kaut velns es tev parautu to tavu bendi." Velns sauc, šie vārdi nu nāk no sirds. Vagars gan sācis spēlēt darbinieku, bet velns to saķērs, iebāz ādas maisā un aiznes uz elli. Es te vien atveru.